14. marts. Es esmu sagatavojis uzaicinājumu 10. Saeimas deputātiem pievienoties Latvijas glābēju sarakstam mājaslapā www.save-latvija.com. Domās iegribis pasaulē. Vai esat dzirdējis par kampaņu Glābu Latviju? Noteikti esat dzirdējis. Esat. Es domāju, ka mērķis ir ļoti labs. Es tad iepazīšos tā rūpīgi, atzīšos godīgi. Glābt Latviju un tas nav slikti. Jūs esat vienīgais deputāts, kurš ir atrakstījies no ziņu saņemšanas. E-pastā neesmu skatījies šo ziņu. Kāds ir jūsu viedoklis par tiem jūsu kolēģiem 99%, kuri nebija tik atsaucīgi kā jūs saņemot šo aicinājumu? Savu lielo kannu atdevi. Mēs varam runāt par parādu, patīk viņš mums vai nepatīk, bet viņš ir jāatdod. Bet tas svarīgākais jautājums tāds, vai, teiksim, deputāti no savas kabatas arī būtu gatavi dot un pievienoties tam Latvijas glābēju sarakstam, jo kopīgiem spēkiem mēs varam. Pilnīgi jums piekrītu. Nākamajā mēnesī kaut būs vairāk naudas. Labi, tad tikai uzreiz mans jautājums. Kāds labums tautai ir no jums, personīgi no jums, kurai patīk uzdot vienu jautājumu, vai jūs būtu gatavs dziedāt Latvijas nākotnē? Kādai nākotnē? Vai viņš ir vainīgs, vai viņš ir laimīgs, domās iegribis pasaulē. Ja visi to darītu, tad tas varētu arī izdoties tiešām. To ideju saprotu, un es esmu ļoti pārsteigta, un ļoti es gribēju jums paldies pateikt par to. Vai tu pats personīgi būtu gatavs atbalstīt kampaņu, un vai mēs tavu vārdu redzēsim Latvijas glābēju sarakstā? Esam viens no glābējiem, mēs esam savu ieguldam to savu. Vismaz cenšamies kaut ko darīt. Jā, ieguldam to savu daļiņu. Labi, paldies! Es mēģinu pārbaudīt, vai latvieši paši būtu kaut ko gatavi darīt. Pirms es prasu kādam citam, teiksim, kādam miljardierim pasaulē. Ka Saeimā nevajadzētu ievēlēt komponistus, aktierus. Ko es ceriet kaut ko savākt? Nu, jā. Kāpēc es domāju, ir tāda situācija valstī, kad tiek ievēlēti tie cilvēki, kuriem uzreiz pēc vēlēšanām cilvēki atkal neusticās? Uzdot vienu jautājumu, vai jūs... Tikai kredīti. Paldies. Varbūt jūs varat arī Save-Latvija.com ieiet un arī ar kredītkartēm. Ceru, ka jūs pievienosieties man, jo kopā mēs varam daudz vairāk. Daudz vairāk. Man pati tā ticība jau kaut kur dziļi iekšā ir būtībā. Es gribu, lai tādi cilvēki kā jūs aizrauja arī pārējos. Es ļoti nopriecājos, ka jūs tāds jauns cilvēks tik uzņēmīgs Latvijas labā. Bet, protams, tā dziļi sirdī jau gribētos kaut ko glābt un darīties. Skatieties, droši vien, ka būs. Ok, tas ir viss.